Ir viens sporta veids, kuru redzam retāk, bet kas arī ir pietiekami atraktīvs un skaists. Skaists, pat skatītājiem ļoti interesanti un aizraujoši būs, jo jau svētdien ar svinīgu buru jahtu parādi pie Vanšu tilta atklās vienu no lielākajām Baltijas valstu regatēm. Tā ir Rīgas līča regata. Nedēļu ilgajās sacensībās Rīgas jūras līcī piedalīsies 70 komandas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas. Un uz jahtas Tora, kas jau sagatavot sacensībām, šobrīd atrodas arī mūsu kolēģe Keita Rožāne. Labrīt, Keita! Nu, kā izskatās burāšanai labvēlīgi laika apstākļi? Labrīt, kolēģi! Laiciņš šorīt patiesi ir brīnišķīgs, lai gan man sacīja, ka vējš ir mazliet par vāju tādam burāšanas sportam, bet man ik pa brīdim ir jāpieskata savu cepuru, lai tā gluži vienkārši neaizlido kaut kur ūdenī. Mēs esam jau, tā teikt, iesildam buras un gatavojamies, noskaņojamies gaidāmajiem notikumiem, kas būs nedēļu garas sacensības, lai noskaidrot, kurš kļūs par Latvijas čempionu. Un šeit pat arī šīs jahtas komandas kapteinis Jānis. Labrīt! Labrīt! Nu, kāds ir noskaņojums pirms šīm sacensībām? Jūs esat burātājs ar 25 gadu stāžu, tāds pamatīga pieredze. Jā, paldies. Noskaņojums ideāls. Jā, redzam, kāds laiks ir apkārt un izskatās, ka tāds arī būs visu nedēļu vai līdzīgs. Pat lielāks vējš, tā kā esam gatavi, nevaram sagaidīt svētdienas atklāšanu šeit pat Daugavā un pirmdienas starti. Jā, startējam tepat Rīgā. Es saprotu, ka sacensības varēs redzēt arī no moliem un pēc tam jau tālāk uz Salacgrīvu. Tā kā nevaram sagaidīt. Kā gatavojāties šīm sacensībām? Kaut kā citādāk kā cits reizes? Vienmēr nedaudz savādāk, bet, ja godīgi sakot, gatavošanās sākās jau no agra pavasara ar komandas plānošanas sanāksmēm, tālāk jau pavasarī laivas tehniskās uzlabošanas lietas, jā. Un arī treniņi, protams. Treniņi, katru nedēļu pāris treniņi, tad tā kā esam gatavi arī no tāda viedokļa. Tā kā. Kas ir tas galvenais faktors, kas burāšanā ļauj izrauties priekšā pārējiem, apdzīt tos, būt ātrākam? Kas ir tas, varbūt pat kāds noslēpums? Noslēpums es neteikšu, bet burāšana tehnisks sporta veids. Plus ir komanda, jā, 8-9 cilvēku uz laivas. Kas vēl ir skaisti burāšanā, ir vēl šie laika apstākļi, jā, kas vienmēr ir vairāk vai mazāk neprognozējam. Un tad, līdz ar to tādu vienu faktoru es nevaru pateikt, bet tā ir tāda kombinācija starp laivas tehnisko ātrumu, komandas saliedētību un spēju atrast vienmēr to ideālo burājienu līdz tam mērķim. Tas varbūt arī ir tas galvenais faktors. Paldies, ļaušu tev turpināt stūrēt šo buru jahtu uz priekšu, bet tikmēr es došos pie Lailas, kas ir viena no 2 sievietēm kapteinēm, kas piedalīsies šajās burāšanas sacensībās. Labrīt, Laila! Labrīt! Stāsti, līdz šim tev ir ierasts burāt kopā ar Jāni un viņa komandu, tad šajā reizē tu esi izvēlējusies burāt pati savu jahtu. Kāpēc tā? Patiesībā es ļoti novērtēju, ka man ir iespēja burāt uz Toras. Te ir satikušies profesionāļi, no kuriem es ārkārtīgi daudz mācos. Gora, tā man būs 4. regata šogad, un par cik man pašai ir gana lielas ambīcijas un gana augsti mērķi. Es pagājuši gadu atzinu laivu no Norvēģijas un esmu pieņēmusi izaicinājumu pats turēt, jo pieredze ir gana uzaugusi un jāliek tā lietā. Kamēr Jānis neklausās, aiztaisa ausis, pastāsti, ir satraukums sacensties ar savējiem vai varbūt azarts? Mēs nesacentīsimies savā starpā, jo mana laiva ir mazāka nekā Tora. Mums būs dažādas distances, bet es ļoti ceru, ka mēs jutīsim viens otram līdzi, viens otru atbalstīsim, un es ļoti ceru, ka varēšu vērsties arī pēc kāda padoma, ja man tas būs nepieciešams. Katrā ziņā Jānis tev nekad nav liedzis padomu, ja? Varbūt ir kāds tāds labākais padoms, kas tev ir palicis prātā. To mēs pie tiem noslēpumiem paturēsim. Jūs tik daudz noslēpumu. Labi. Kā ir? Šis ir tavs hobijs. Tev ikdiena rit office darbā pavisam citā pasaulē, tā teikt. Un šis tāds, esmu dzirdējis, ka citi burātāji saka, ka šī nedēļa šajās sacensībās viņiem ir kā tāds atvaļinājums. Ne jau tāds iespringtas sacensības. Tu arī dodies kā uz atvaļinājumu? Es uz to skatos nedaudz savādāk, bet ja mēs runājam profisu darbu, tad ir ļoti daudz līdzību. Ir mērķi, ir stratēģija un ir ārkārtīgi liels komandas darbs. Tāpat laikā ir
ļoti liels izaicinājums šī regata. Man kā sievietē ļoti liels izaicinājums. Noteikti vēlos ar savu dalību iedvesmot arī citas sievietes, nākt burāt, nenobīties no tā. Tas ir brīnišķīgs sporta veids. Kā atvaļinājumu to noteikti es neraksturotu. Tas ir gana grūti, jo ir liela fiziska slodze, mainīgi laikapstākļi, tehniskais nodrošinājums, kas jātur visu laiku līdzi un arī jāstrādā pie komandas gara, lai mēs visi nenogurtu to 5-6 dienu garumā. Paldies, vēlēšu gan tev, gan Jānim labu ceļavēju, bet mums vēl jānoskaidro, kur tad skatītāji varēs vislabāk vērot to, kas jau šo svētdienu notiks Daugavā. Labrīt, Ilona! Labrīt! Noteikti skatītāji, Rīgas iedzīvotāji viesi ir aicināti šo svētdienu laika posmā no 5:30 līdz aptuveni 6:30 tepat pie Vanšu tilta no Daugavas abiem krastiem vērot sacensību atklāšanas parādi. 70 buru jahtas komandas piedalīsies skaistā gājienā un, cik zināms, arī jahtas no klubiem, citi peldlīdzekļi plāno pavadīt. Tā kā man patīk teikt, ka plānojās svētdien tāds kārtīgs rokenrols uz ūdens. Tāds rekordu liels dalībnieku skaits izklausās jums šogad. Precīzi, tieši tā mēs esam uzstādījuši rekordu. Goram ir 7 gadi, 70 jahtas. Man gribas domāt, ja mēs tā iesim uz priekšu, ka tas 100 arī vairs nav galīgi tālu. Un jāsaka, ka Gors pirms 7 gadiem iesākās ar 18 komandām. Jā, un tad mēs varam just, kā mēs esam auguši. Prieks par igauņu, lietuviešu, somu dalību neapšaubāmi nāk klāt izcili vārdi, uzvārdi komandas, kas ir pierādījuši sevi arī pasaulē. Tā kā patiesi tāds lepnums un patiesi komandas gars arī mums kā organizatoriem. Sacensības pēc tam ilgs veselu nedēļu. Kas ir tas maršruts, kādā dosies burātāji? Sāksim mēs Rīgā. Pirmdien noteikti arī iedzīvotāji viesi ir aicināti no 12:00 vērot pirmo sacensību posmu, tepat no Rīgas moliem, Daugavgrīvas un Mangaļsalas pusē. Tālāk mēs dodamies Kijā posmā uz Salacgrīvu. Salacgrīvā mēs esam arī visu trešdienu. Un no Salacgrīvas mēs tālāk burāsim ceturtdienu uz Pērnavu, kur tad attiecīgi piekdienu mēs noskaidrosim Goru uzvarētājus, Livonijas kausa ieguvējus un arī Latvijas atklātā jūras burāšanas čempiona titula saņēmējus. Kā burām ir ar vēju? Ja, piemēram, ir bezvējš, tad tajā brīdī sacensības nenotiek, vai jums ir kāda cita stratēģija tam brīdim? Jā, sacensības ļoti atkarīgs no laikapstākļiem, un pie stiprāka laika, pie bezvēja mēs nereti pārplānojam maršrutu, mēs vai nu saīsinam distanci, ir gadījies atsevišķos gados arī atcelt kādu posmu stiprā vēja dēļ, bet pagājuši gadu bija viens no pirmajiem gadiem, kad viss izdevās lieliski, visās ostās mēs piestājām, tas ir droši vien arī tas, uz ko mēs ceram šajā gadā, un kopumā, protams, jā, burāšana ir ļoti ar laikapstākļiem, saistīts sports, un katra diena, tāpēc ir īsts izaicinājums sacensību galvenajam tiesnesim, ka viņš saplāno to maršrutu, un tāpēc ir tieši tās dienas rītā mēs zinām, tad attiecīgi, cikos sākam un kāds ir maršruts. Tātad pēc aptuveni nedēļas Pērnavā jūs ieradīsieties tādi viegli iesauļojušies un arī atpūtušies, kā mēs dzirdējām, citi dodas atpūsties. Un ir jau paredzams šo sacensību laikapstākļi, jau var nojaust, kas ar vēju būs, vai to var saprast tikai pēdējā brīdī? Prognozes, protams, mainās. Mēs skatāmies, sekojam līdzi. Ja sākumā likās tāds ļoti līdzīgi kā šodien laiks, tad šobrīd mēs redzam, ka jau piezogas mākoņi, un mēs jau kā sacensību organizatori, manuprāt, arī burātāji ir patiesībā ļoti gandarīti pa mainīgiem laikapstākļiem, jo te veidojas tā taktiskā burāšana. Laikapstākļi nav visiem vienādi, ir mākoņi, ir brāzmas, un manuprāt, burāšanas sacensību sports ir kļūst interesantāks tad, kad mēs iegūstam gan dienas ar lēnāku vēju, gan ar spēcīgākām brāzmām. Droši vien tas ir tas, uz ko mēs kā organizatori priecājamies, bet, protams, droši vien pirmajā vietā pārāk stipru vēju negribās, un bezvējā, protams, burēt arī droši vien nav tā lieta, pēc kā mēs visi alkstam. Jā, tieši tā. Un tad katrs sportists varēs parādīt tās savas tehniskās prasmes, atpūsties un pavadīt vienkārši brīnišķīgu laiku uz buru jahtām. Mēs turpinam sildīt šo jahtu šajā rīta saulītē un baudīt brīnišķīgo laiku. Un tiekamies svētdien šajā jahtu rokenrolā, kāds sacīja, uz Daugavas, un atgriežamies atpakaļ studijā. Ai, paldies, kā gribētos mainīties gandrīz vietām tik karstā dienā, ja? Uz un pie ūdens ir labākā vieta. Tā ir gan, jā. Ja jūs samulsāt, varbūt, kas ir šis GOR, ko pieminēja runātāji, tad tas ir saīsinājums no angļu valodas Gulf of Riga regata, jeb Rīgas līča regata. Tā nebija Reizeknas koncerts. Jā, tieši tā. Jā, solās būt, kā šeit teica, rokenrols uz ūdens, un visiem ir iespēja to vērot.